Cienītās dāmas, godātie kungi, ķebura turnīrs, 13. gada vasara un klāt jau Reku-šeku 4. kārta. Pirmajā kārtas mačā tiekās divas komandas, FC Spartans un Džavar. Situācija turnīra tabulā gan šai spēlē nav diezko pateicīga, jo tiekās turnīra līderi pret turnīra outsideriem. Taču ir vairāk aspekti, kas šo spēli varētu tomēr neierindot nebaudām spēļu sarakstā, jo Spartans, kā futbola leksikā jāsaka, ir manām pribavil. Un pēdējās divas spēles jau ir aizvadījuši visnotaļ atzīstam arī pret spēcīgo VUGD komandu ugunsdzēsējiem jau parādīja ļoti labu sniegumu ekspertu skatījumā. Tāpēc pamatot ceram, ka līderiem Džavar komandai tiks izrādīta pienācīga pretestība un šodien mēs redzēsim labu futbolu. Nu tā. My friend. Nu tā, spēle sāksies burtiski pēc pāris mirkļiem. Spartan komanda ir tumši sarkanajos krekliņos, Džavar puiši ir dzeltenos un baltos. Jā, nu tā kā šis ir ķebura turnīrs un šī ir tikai pirmā sezona, tad vēl nelielas organizatoriskas problēmas var gadīties kādreiz kādai no komandām, nesaskaņojot formas tērps, tāpēc Džavar būs pārsvarā dzelteni un arī daži džeki ar baltām formām. Palika tāpatās 7-7 spēlē. Tieši tā. Un tiesnesis konsultējoties ar turnīru vadību, burtiski pēc sekundes svilpas starta signāla spēle varēs sākties. Iepriekšējās kārtas, kā jau minēju, Spartāns sāka diezgan bezcerīgi 2-11 zaudējumu PMK Baložu komandai, taču jau nākamajās kārtās Pribavil pret ugunsdzēsējiem jau aizvedot vienu no ļoti saturīgu labu spēli. Zaudēja pēdējās minūtēs. Izlaida spēli, izlaida spēles grožas no rokām un 3-5 zaudēja. Viņi ir aizvedījuši gan arī vēl vienu spēli, kurā ar rezultātu 1-4 zaudēja Fraters. Taču, kā teica atsliecinieks, spēle esot arī bijusi visnotaļ skatām. Jā. Tikmēr spēle ir sākusies un pirmajās 25 sekundēs mēs vēl nedosim nekādu vērtējumu. Viņš pagaidīsim. Džavars izveido šobrīd pirmo mērķtiecīgo uzbrukumu. Asprātīgi, kā teikt Antolijas Kreipāns, asprātīgi atstāja bumbu, taču, kā tas ir pierasts futbolā, šīs asprātība realizācijas koeficients ir tuvu nulē. Procenti 15-20 parasti iziet šādu piespēļu. Jā, vien, protams, nespēlē PMK Baloši, jā, viss kolektīvs miekli. Skatīsimies, ko Spartāns iespējas, jo pirmās minūtes manī nevairo optimismu pagaidām. Bet tās ir tikai pirmās minūtes. Tā tad ir... Pārbaudīju vārdsargu modrību. Attālums līdz vārtiem gan bija, maigi sakot, tāls, bet, amatieru futbols, kāpēc nepamēģināt. Jāsaka, laiks šodien mūsu lutinājis, ir absolūti savs laukums un arī temperatūra ir grādi 20, kas varētu būt vairāk kā perfekti lieliskai futbola pēcpusdienai, jaukā pirmdienas vakarā. Atradums. Tur uz laukumu. Super. Varbūt nevienam. Ja neviens nepieteiksies, tad noteikti nodosim Lombardā un nākamajā kārtā. Nākamās kārtas MVP varbūt kaut ko iedosim. Bet varbūt arī ne. Tikmēr Spartāns vērp nākamo uzbrukumu, kurš gan atdurās pret monolītos Spartānu. Džavars vērp uzbrukumu. Es ļoti atvainojos, kaut kā jūg pagaidām abas komandas.
Jā. Puslīdz loģisks uzbrukums, kurš beidzās ar pamatot loģisku sitienu, kurš gan Loģiski garā. kurš gan bija diezgan, maigi sakot, neprecīzs. Nu, bet tās ir pirmās minūtes, spēlētāji piešaujas. Absolūti esam pārliecināti, ka nākamie sitieni jau būs tuvāk mērķim un, kas zina, varbūt arī precīzi. Varbūt arī Spartāns izpildījumā. Wow, pagaidām dienas labākā piespēle. Opā, un mums sagaida pirmais stūrs sitiens. Ļoti labi, ļoti labi. Cerēsim uz kaut ko interesantu sarkano futbolistu izpildījumā. Lai gan vilks turiem pamanā. Nē. Ai, diemžēl nenoticēju. Snaipers labākais komandas. No. Wow! Labs sitiens, nedaudz augstāk par vārtu pārlikni. Ļoti labi. Ļoti labi. Rezultāts 0-0. Komandas ir apmainījušās ar praktiski, neteiksim identiskiem sitieniem, bet labiem sitieniem no labām pozīcijām. Pagaidām neprecīzi. Izskatās, ka Spartāņi mēģināja kaut ko līdzīgu presingam, kas gan beidzās ar diezgan bīstamu Džavaru uzbrukumu, kuru viņi neprata izmantot, bet varbūt nākamreiz. Labi saspēle, Džavara izpildījumā centrējums. Labs sitiens ar galvu. Pagaidām garām. Bet kaut kas noteikti briest. Atgādināsim Džavara komandas rezultātus. Pirmajā kārtā viņi uzvarēja Fraters komandu ar rezultātu 5-2. Un otrajā spēlē pārspēja ar rezultātu 3-1. 2 nedēļas atpakaļ pārspēja Apvienoto enerģiju 2. Apvienoto enerģiju 2. Paldies, Kristap. Ar rezultātu 3-1. Šķiet, ka viņi 5-0 vēl vienu spēli uzvarēja. Vēl vienu spēli. Tā, pārbaudīsim. PMK balvas. 5-0. Jā, tātad Džavaram ir 3 spēles, 3 uzvaras. Neapšaubām līderi turnīru pagaidām. Bet tas ir jāpierāda laukumā. Uz papīra ir, bet uz laukuma nav. Nedaudz prasmīgāk. Labi, ļoti. Un izskatās pēc stūra sitiena. Bumba tālu ripo. Ripo tālumā. Lejā no kalna. Jā. Gaidīsim otro stūra sitienu. Abi stūra sitieni ir bijuši pie Džavara komandas vārtiem.
Nē, tomēr iemetiens. Auts, jā. Tomēr auts. Komentētoriem iemetiens. Noteikti. 200 uzderamā. Ļoti labs centrējums. Ļoti labs centrējums. Tas jau bija pa vārtiem. Un kurš varēja rezultēties vārdu gūmā. Jā. Bet vārdsargs bija modrs. Labi, ģirtiņ! Droši sita bumbu projām un tādējādi, tā teikt, razrīdil atmosfēru. Mūsu futbola slangā. Jā, runājam futbola valodā. Ai. Tas bija, jā, šitos gandrīz, ka nevajadzētu skaitīt. Bet, nu jā, skaitīt. Te vārdsargam laikam jāuzdimās vainu uz sevīm. Paprasīsim citu vārds, citu komandas vārds ar klāsošo komentāru par notikušo epizodi. Kā viņš vērtē vārdsargu sniegumu šajā darbībās? Nepilnīgs sniegs. Bet nekļūdās tas, kas neko nedara. Jā. Spārtāņās. Pozīcija bija pareizi izvēlēta tikai. Kad bija kaut kas plēna kustība vai kaut kas. Vajadzēja kājas. Ja spēcīgs sitiens bija viņi visi cauri. Atgādināsim, ka rezultāts ir tikai 1-0, tāpēc pamats satraukumam nevajadzētu būt nevienas no otras komandas nometnē. Un, jā, šoreiz gan vajadzētu būt stūra sitienam. Spartāņi ļoti maziem spēkiem gan izskatās, ka dosies soda laukumā. Ļoti bikli, 2 cilvēki vēl pievalkās. Centrējums. Nē, neprecīzi. Velc! Nu jā. Nu, bija bezkompromisa cīņa. Atkārtojumā varbūt vajadzētu apstīties, kurš bija vairāk vainīgs vai mazāk vainīgs. Bet tāds futbols. Tiesnesis nolēma piešķirt apusējas brīdinājums. Zelta no kartīša izskatā. Redzēsim, kāds ietekmēs maču ritējumu. Viņam nepatika, ka tas... Manā skatījumā 5. komandu numuram Džava rindās nepatika, ka sarkanais nospēlēja tehniskāk nekā viņš bija gaidījis, ka nospēlēs. Tāpēc arī, jā. Labi, pastīsimies tālāk. Vēl viens stūra sitiens, tikmēr vēl viens stūra sitiens. Nē, tur viss nokontrolē Džavars pilnīgā mierukā. Aldi aizmugurē, Aldi! Aldi! Ejam! Ejam viņam! Labi! Nu, šoreiz iepriekšējās situācijas... Nu,
Nu, pilnīgi noteikti. Cerams, ka neviens neapvainosies, ka mēs nedaudz vairāk jūtam līdzi spēles antifavorītiem. Un rezultāts kļūst 1-1. Manā skatījumā sodu saņēma vainīgais īstenībā. Jo 13. numurs iepriekšējā epizodē, kur apvainoja rupjā spēlē, tīri atņēma savā sodu laukumā bumbu, veic reidu, iedeva pirmo precīzo piespēli, komandas biedrs nepievīla, atdeva vēl labāku piespēli un 1-1 rezultāts. Tieši tā, ļoti labi. Interesanti. Bija gan roka, bet tiesnesis ir viens un viņš pieņēma lēmumu un neko darīt. Domājams, ka tas noteikti tas nebija tīšām un tas arī nekādus augļus viņiem nedeva, jo izklipienā bet uzbrukumā dodās un sieniņu izspēlē Džavars un pat pamanās atstāt bumbu spēlē. Papildu spēki arī pievienojās, tomēr atspēle atpakaļ līdz centra līnijai. Un sākās pozicionāls uzbrukums vēl vienreiz. Labi, ļoti labi. Kājās atkal, puiši. Tur bumbā nepieskarās nevienu reizi, kājas šķīs. Provi! Lukas! Sod laukumā bumbu, rauj atpakaļ, nestāv! Pārņemt iniciatīvu, agresīvu spēli. Jā, Spartans spēlē, jāsaka, ir agresīvi. Bet agresīva spēle vispār šī turnīrā iezīmējas vairāk komandu izpildījumu. Arī ugunsdzēsēji piekopja, arī vismaz vairāk spēlētāji ļoti agresīvi spēle bumbā un bieži vien ne tikai. Tāpēc Tāds ir tas amatieru futbols. Tāds ir amatieru futbols, tieši tā. Visots? Bija. Nezinu, nevar jāskatās viģis. Bet futbolā jau neskatās. Jā. Ai, pie viņa, paldiet! Nevar iekaut! Tagad paliec pēc aizsā! Arī pirmais stūrs sitiens pie Spartānas vārtiem. Spartāns savas 3 iespējas, godīgi sakot, izniekoja. Paskatīsimies, ko iespējas Džavar futbolisti. Teorētiski būtu jābūt bīstamāk. Un tā arī ir, un rezultāts kļūst 2-1. Rezultāts kļūst 2-1. Un Džavar pierāda savu favorītu statusu. Atkārtot izvirzoties vadībā šajā spēlē. Varbūt šoreiz arī nebija, bet bija iepriekšējās 2 reizes un tiesnesis atdod atpakaļ un spēle turpinās. Vēl viens stūrs sitiens. Šoreiz neko neteikšu, jo Trīs viens nebūtu.
mums skatītājiem tik tīkams, kāds ir 2-1. Tā par laimi arī nenotiek. Spartāni centīsies, bet nekas viņam nesanāk. Izmisīgi tomēr izdodās bumbu kaut uz brīdi, bet atvirzīt no savu soda laukumu. Un jā, tas... Un jā, piebildīsim, kad otros vārdus Džavara komandas labā guva Andrejs Kozerezovs. Šķiet 13. numurs. Nē, kolēģis mani labo, ka tas varētu būt 10. numurs Lukas Terēra. Nu labi, tas nav būtiski šobrīd. Labi, ziniet, tamēr tu... Sadal! Pietur! Tad zini, kā darām? Davai, es būšu mājās, es tev ap 10, tad uzzinu. Okay? Davai, čau. Ezer, apēr! Ok, pagaid, bet tur vajag tad ar naudām, vajag sarakstīt e-pastu. Davai, Sandra. Tās bija labs sitiens. No šī leņķa grūti pateikt, cik centimetrus tas gāja garām vārds tavam, bet izskatījās ļoti tūs. Paņēma. Tas stūrs. Jā. Ezer, nāc uz atpakaļ bišķi! Nei, blaks likšķi! Ezer! Ļoti grūti saprast, kāpēc Spartāns neiet soda laukumā pie stūra sitiena izspēles. Viņiem bijuši 4 šādas iespējas, un neviena no tām neizveidot gan bīstam ir liela izšķērtība. Lūk, arī 5. Varbūt viņiem ir bail, ka viņi nepaspējas atnākt atpakaļ, varbūt tāds ir izskaidrojums. Skatīsimies, 5. iespēja. Soda laukumā var redzēt jau 3 cilvēkus. Tas ir kā labāk. Nē, viņš neprecīzi piespēlē. Bet nē, tomēr Spartāns brīnumainā kārtā saglabā bumbu, bet izšķirās par gaužām nebīstam sitienu. Bumba nedaudz haotiski maina tās īpašniekus jau pēdējo 10 sekundžu laikā 4 reizes. Tagad tā tomēr vairāk vai mazāk nonāca Spartāns Džavaru kontrolē, kas rezultējās bīstamā momentā un stūra sitienā, nopelnītā stūra sitienā. Pārliecinoši ar galvu darbojās Spartāns futbolists 10. numuru un tādējādi dod neļaujot Džavaru gūt vēl viens vārds, bet ļaujot viņiem izpildīt vēl vienu soda sitienu, stūra sitienu. Nelielas problēmas ar bumbas atgūt. Kontrols atgūt. Jā, ar kontrols pār bumbu atgūšanu, bet šķiet, ka viss ir izdevies un spēle var turpināties. Džavars sagaida savu garāko spēlētāju, kurš gan nedodās soda laukumā. Viņi nolēma izspēlēt bumbu. Droši vien tā ir kaut kāda mājas iestrāde. Atkal 10. numurs neutralizē spriedzi savā laukumā soda. Un Spartāņi lēnām, bet pamatīgi dodās iekarot pretinieku vārtus, kas gan cieši fiasko šoreiz šī iecer.
Māja! Vadu Mārtu! Vadu aizvien to dādu! Nē, nu, maz ģipiņš neredzēja. Viņš skrēja kaut ko. Es redzēju! Neliels brāķis Džavara izpildījumā un Spartāņi var ievadīt bumbu spēlē. Mārču! Lai gan arī paši pieļauj brāķi un tomēr atgūst bumbu. Nē. Bet labs futbols tiešām, kolēģis man papildina, ka Reiz ir tā, ka ņemot vērā iepriekšās spēles, parasti Džavars pieliek otrajā puslaikā, viņam fiziski sagatavotāk. to mēs redzēsim. Abām komandām ir salīdzinoši ierobežot resursi. Iepriekšējā spēlē gan Džavars 3-0 sāk pirmās jā, 6 minūtes, un tad pēc tam vairs negūna neviens vārds. Jā, nu viņi... Cerams, ka tā nebūtu. Jā, Spartāņu 13. numurs ir šodien, varētu viņu nominēt par, laikam, par agresīvāko puisi laukumā. Ai. Kolektīva nesaprašanās gandrīz noved pie 3. vārdu zaudēšanas, bet nu, par laimi tas... Notiek diskusija par pēdējo epizodu. Abas puses argumentē ar... Bļāvies. Evo, sīkie, davai! Un pirmā puslaika beigas. Rezultāts 2-1. Džavara komandas labā tiekamies pēc nelielas pauzes.